Mēs tikko esam nolaidušies visatālākajā būdiņā pasaulē, un mēs šeit izdzīvojam bez ēdiena, bez ūdens un ar pajumti, kas tikko turas kopā. Šeit mēs cīnamies ar māti dabu, un mums ir jāizdzīvo. Šeit viss var mainīties acu mirklī, un es būšu šeit viens pats nākamās 24 stundas. Tur ārā bija grūti, un es paliku tukšā. Ja mēs nevarēsim atrast ēdienu un ūdeni, mūsu drošība būs apdraudēta. Un ja mums būs nepieciešama palīdzība, līdz jebkāda veida palīdzībai ir burtiski 2 dienu gājiens. Es pat nezinu, vai šī vieta ir apdzīvojama, puiši, bet mēs to uzzināsim tuvāko dienu laikā. Tev burtiski jādomā fatālistiski. Mums šeit ir 3 mērķi. Pirmais – atrast ēdienu un ūdeni. Otrs – izdzīvot šī patvērsme. Un treškārt – es gribu, lai šeit, koka patversmē nekurienes vidū, būtu ugunskurs. Es nezinu, vai šī būda nodegs, bet mēs mēģināsim to izdarīt šī izaicinājuma laikā. Mēs esam oficiāli vieni šeit. Redzēsim, kur mēs izdzīvosim. Mums uz kājeka ir vesela kaudze manti, pie kurām ķersimies vēlāk. Mums ir šī terase ar traku skatu. Cerams, vēlāk varēsim tur izpētīt apkārtni un atrast ēdienu. Šeit mums ir kāpnes. Paskaties, uz kā tas turās. Vai tu joko? Nav iespējams, ka tas izturēs manu svaru. Jā, mums ir tikai nedaudz virves, kas notur šīs kāpnes. Tur ir jūras sīles, bet ir arī dažas austeres, kuras varbūt vēlāk varēsim uzkost. Šeit mums ir īstas ērtības. Mums ir neliels krēsls. Mēs varam apsēsties šeit un vēlāk paskatīties, kā noriet saule. Bet šeit tiešām nav nekādas elektrības, nav gaismas, nav pilnīgi nekā, puiši. Labi, paskatīsimies, kādas mums ir dzīvojamās telpas iekšā. Te mums ir milzīgs zirneklis. Netraucēsim viņu. Esmu diezgan pārliecināts, ka tas ir kāda veida zelta pogas zirneklis. Paziņojiet komentāros, ja zināt, kas tas par radījumu. Mums ir šis te brangais. Izskatās pēc neliela ugunskura vietas. Vajadzētu būt iespējai to izmantot. Cerams, ka nenodedzināsim savu būdiņu. Vai jūs jokojat? Mums te ir pastkastīte. Kas pie velna šeit kaut ko sūtā? Mums ir arī laba izolēta jumta konstrukcija, kas ir lieliski. Puiši, ideāli! Es tieši gribēju teikt, kura vieta gan nebūtu aprīkota ar šādu lietu, lai viss būtu tīvs. Mums ir slotas kāds. Nav jau 5 zvaigžņu viesnīca, bet derēs. Apskatīsim mūsu izdzīvošanas aprīkojumu šim izaicinājumam. Mums ir šī mini makšķere. Tā ir apmēram tikpat liela kā manējā, bet droši vien darbojas labāk. Mini zemūdens bise, kas ir diezgan spēcīga, un mačete, lai apstrādātu dzīvniekus un cirstu malku. Dronis, GoPro un vesela kaudze bateriju. Maska, šī noteikti noderēs. Neliels mānekļu komplekts. Mēs varam izmantot šos rīkus, lai cerams izpētītu un makšķerētu mangrovju sistēmā. Un, protams, jūs jau zinat, mēs nekur nedotos bez mūsu firmas Quick Revive. Šis ļoti noderēs, kad būsim sasnieguši pašu apakšu. Mēs to izdzersim un atzimsim, draugs. Kā redzat, mums apkārt ir tik daudz dzīvības. Paskaties uz visām šīm zivīm, kas peld garām. Māte daba šeit patiešām valda. Lai gan atrodamies simtiem jūdžu attālumā no jebkādas civilizācijas, mums ir uzdevums, kas jāizpilda. Ir pienācis laiks doties meklēt ēdienu un ūdeni. Mēs strauji bremzējam! Mēs gandrīz ietriecāmies šajā krumā un salauzām savu makšķeri, bet puiši, šeit ir vienkārši traki. Mēs mierīgi un kūsi airēsimies ar kajaku, pamēģināsim pamakšķerēt un paskatīsimies, vai varam kaut ko noķert draudzīgi. Puiši, šajā lagūnā tiešām ir koraļu rifs. Ak, vai jūs to redzējāt? Mums tiešām bija pieķērusies nolādēta barakūda. Labi, mēģinam vēlreiz. Nolādēts, mēs to pazaudējām. Jā, mums ir viens. Jā, viņš mani aizķēra. Jā, mēs viņu dabujām ārā. Paskaties uz Trevaliju! Ak, mans dievs, viņš mēģina to apēst! Ak, paskaties uz to! Tur ir mazs koraļu menca! Tas ir skaisti, vecīt. Viņš ir mazliet par mazu. Nu, laid viņu vaļā!
Es būtiski dabūju to koraļu mēnsu, un tad iznāca tas trevelīs. Man šķiet, es mēģināju apēst mūsu koraļu mēnsu. Pēc stundām ilgas makšķerēšanas bez veiksmes bija pienācis laiks nomainīt rīkus un doties dziļāk mangrovu sistēmā. Esam saģērbušies, puiši, es tikko uzvilku šo, tāpēc esmu gatavs doties. Tātad mēs atstāsim kajaku, būsim ļoti klusi, mēģināsim noskaidrot, vai varam dabūt kādu ēdienu. Bija pienācis laiks pielādēt zemūdens bisi un paskatīties, kādu ēdienu varam atrast. Šī vieta, kurā mēs nirstam, ir neticama. Dziļas, zaļojošas mangrovu audzes, kas ieplūst koraļu rifu sistēmās. Uzreiz visur bija dzīvība, un tas bija signāls, kas man bija vajadzīgs. Tagad veids, kā mēs medījam šajās vietās, ir tāds, ka mēs atrodam dziļas salas un mangrovu sistēmas un lēnām klusi dodamies lejup. Un zivis parādīsies no nekurienes, un tieši tad mums ir jāizdara šāviens. Šie lielie nokritušie baļķi ir tieši tas, ko mēs meklējam. Tie slēpj visas lielās zivis, kas tur uzglūn. Ap baļķi daudz kas neslēpās, tāpēc mums bija laiks doties uz sekliem rifiem. Es sastapos ar šo anemoni, kurā iekšā slēpās klaunzivs. Anemone apdullina un paralizē citas zivis, kas ļauj klaunzivīm iegūt mājvietu un patvērumu, kur tās var radīt jaunu dzīvību. Peldot lejup, es dodos iekšā šajās tumšajās salās, tur uzturās visi lielie dzīvnieki. Šī vieta ir pazīstama ar to, ka tur mīt krokodili, tāpēc man godīgi sakot nav ne jausmas, ar ko es gribētu sastapties. Šīm mēnsām ir tieši tādas pašas krāsas kā rifam, kas padara tās par kamuflāžas meistariem. Man garām peldēja vesela kēfaļu bara. Sākumā man bija ieslēgta drošība, bet tad es izšāvu uz dullo. Velns, tā bija viegli maltīt. Bija laiks pārlādēt un turpināt medības. Šie seklie kristāldzidrie rifi bija pilni dzīvības, un es zināju, ka ir tikai laika jautājums, līdz kaut kas labs parādīsies. Mirstot lejā, es sastapos ar lielacu karanksu baru. Šīs zivis nav īpaši garšīgas, taču tās ir neticami mednieki. Izmanto sēkļus, lai sapulcinātu visas mazās zivtiņas, tās ielēgtu un barotos lielos baros.
Godīgi sakot, esmu pārliecināts, ka šī zivs ir kā ninja. Šeit ir Ziemassvētku tārpi. Tie iemājo cietajos koraļos un barojas visās straumēs. Lēnām virzoties lejup pa šo plaisu, tieši tur sēdēja liels koraļu forele. Godīgi sakot, es joprojām nesaprotu, kā pie velna es šo zivi palaidu garām. Mēs devāmies tālāk, kas mūs aizveda pie šiem skaistajiem, smilšainajiem piekrastes rifiem. Šeit ir korāju dārs un ideāla vieta, kur zivīm paslēpties. Šis ir mazuļš, krāsainais omārs, viens no skaistākajiem ēdamajiem dzīvniekiem, bet mums tas ir par mazu, lai paturētu. Tur apkārt peldēja dažas mazas rifu zivis, bet es gaidīju, kad parādīsies kas vērtīgāks. Šī ilkzivs man deva iespēju, bet es biju pārāk lēns. Tas bija īsts pārbaudījums. Jūs redzat, ka ūdens ir ļoti duļķains, lai gan tur lejā peldēt cauri tām alām un gar baikiem ir neticami. Bet mums vajag izdomāt citu plānu, puiši. Mēs dosimies atpakaļ uz mūsu patvērumu. Es tieši šeit pamanīju zivi. Es ātri paņemšu ieroci. Varbūt mums izdosies viņu ātri nošaut. Ak, es netrāpīju! Kā es to varēju netrāpīt? Vecīt, man tagad ir augsti. Es esmu iztērējis tik daudz enerģijas nirstot, un beigās mums nav pilnīgi nekā. Es tūlīt novilcu šo hidrotērpu. Man steidzami jāizžūst un jāsasildās, puiši. Mēs esam gandrīz sasnieguši zemāko punktu. Mums nav ēdiena, man ir augsti. Un burtiski mums nav ūdens. Kad atgriezos, man bija visvieglākais mērķis tieši priekšā. Zivs burtiski sēdēja turpat. Es šāvu no mūsu laipas ar zemūdens bisi un netrāpīju. Ir neliela iespēja, ka viņš varētu atgriezties. Mums palikušas tikai dažas stundas līdz tumsai, un tad mums jāgatavojas gaidāmajai naktī. Izskatās, mūs gaida augsta, vientuļa nakts bez ēdiena. Paskatieties uz šo! Tas mani vienkārši sanikno! Pat mūsu sasodītais zirneklis ir noķēris sev mušu. Ak, mans Dievs, esmu tik apdedzis saulē, viss sālī, un beigās man nav nekā. Es gribu viegli dabūjam maltīti. Jūs jau redzējāt šodien, mēs tik daudz izpētījām, mēs iztērējām enerģiju. Un es burtiski redzu zivis pie mūsu laipas. Un es domāju, ka tā mums būs viegli dabūjam maltīt, puiši. Mums vajag visu, ko vien varam dabūt šobrīd. Tas ir mazliet kā 4 no rīta naktsklubā. Tu iesi mājās ar to, ko vien vari dabūt. Noteikti mēs varam dabūt šo zivi, puiši. Es burtiski šobrīd darbojos uz pēdējiem spēkiem. Cik daudzās vietās pasaulē tu vari noķert maltīti 1 metru no savas laipas? Labi, mēs viņu dabujām. Mēs viņu burtiski dabujām. Tu man tagad izjoko? Es neticu, ka tas tikko notika.
Mēs burtiski tikko nolēcām un beigās dabūjām šo branguli. Tas izskatās traki. Es nekad iepriekš neesmu šāvis šādu puiši, un man nav ne jausmas, kā tas garšo. Mēs beidzot atgūsim kaut kādu enerģiju. Tam ir 3 astes, un tā tas pārvietojās pa ūdeni. Tas ir ļoti plats, bet patiesībā diezgan šaurs, kas nozīmē, ka uz tā droši vien nebūs pārāk daudz gaļas. Koks šeit augšā ir diezgan mitrs, pēdējās dienās ir līs. Tātad mums nāksies pagaidīt, līdz tas mazliet izžūs, bet cerams, ka rīt mēs varēsim izpētīt tālāk par to, kur šodien bijām, lai atrastu lielākus un bīstamākus dzīvniekus. Vakariņās šeit būs jēla zivs. Pirmā diena. Šis ir tik mežonīgi, cik vien iespējams. Beigu griezums! Mums te ir vesels gaļas gabals. Kā tu šeit to nomazgā? Vai tu joko? Vienkārši noliec to nost no klāja. Es melotu, ja teiktu, ka gaļa izskatās labi. Tā izskatās lieliski, bet tas ir degvielas avots, kas mums šeit ir vajadzīgs. Mēs ķersimies tam klāt. Uz mūsu būdas lieveņa šeit, nekurienes vidū. Tieši tāpēc mēs to daram. Aiziet! Gaļa ir tik svaiga, tai pat nav bijis laika nomierināties, tā vēl joprojām kustās man mutē. Godīgi sakot, nav nemaz tik slikti. Aiziet! Ak, nē! Jau var just, kā odi sāk nākt ārā. Es mēģinu saprast, kur pie vēlna mēs šovakar gulēsim, bet man ir neliels plāns. Tātad mums ir viena ideja. Man šajā maisā vajag iepirst. Tieši tas man jādara. Es tikai jokoju, mēs iepūtīsim tajā. Ieliksim pēc iespējas vairāk gaisa, un vismaz mums būs kaut kas mīksts, uz kā varam atgulties. Patiesībā nav nemaz tik slikti. Jūs varat redzēt, tas ir kā mazs piepūšamais matracītis tieši šeit. Ja odi mūs vēlāk sāks traki kost, varam izmantot hidrotērpa augšdaļu. Kas zina, kas notiks nakts vidū? Ja paliks traki, es vilkšu hidrotērpa augšdaļu. Labi, man ir mans ātrais enerģijas lādiņš tieši šeit, un mani ļoti kārdina to paņemt, bet man nav ne jausmas, kas notiks nākamajās dienās, puiši. Tāpēc es to pataupīšu. Rīt mums ir skaidri uzdevumi. Pirmkārt, mums no rīta jāatrod ūdens. Es gribu doties tālāk nekā šodien, lai redzētu, vai varam atrast kādus lielākus dzīvniekus. Un es gribu šeit pie šīs būdas iekurt ugunskura. Cerams, rīt pēcpusdienā puiši atbrauks man pakaļ. Un līdz tam mums vēl ir diezgan ilgs laiks. Viss ir palēninājies. Ir mierīgi. Visi putni ir devušies uz saviem ligzdām. Traki, kā līdz ko pazūd gaisma, visi kukaiņi arī parādās, un viņi man šobrīd pamatīgi kož. Mēs šeit atpūtīsimies. Ja naktī notiks kas traks, es jums paziņošu. Izskatās, ka viss vējš ir norimis, bet odi mani pamatīgi moka. Kad ir neliels vējš, draugi, tas patiesībā aizpūš prom odus. Tagad mani tiešām pamatīgi apkož. Labrīt jums visiem! Tā noteikti bija viena no garākajām naktīm manā dzīvē. Visu nakti mūsu mugursoma turpināja izlaist gaisu. Tagad tajā gandrīz nemaz nav gaisa. Un es gulēju tieši uz šī koka dēļa. Odi mani nemaz nelika mierā. Paskatieties uz manu roku, draugi! Paskatieties uz to, bet mums ir jauna diena, un esmu priecīgs redzēt saules gaismu. Šodien mums ir 3 uzdevumi, kas jāizdara. Pirmais, mums jāatrod kāds šķidrums, draugi. Mēs pat neesam dzēruši kopš izaicinājuma sākuma. Otrs, es gribu redzēt, vai mēs varam izpētīt tālāk nekā vakar un atrast kādus tiešām labus dzīvniekus. Un trešais, es gribu redzēt, vai mēs varam iekurt uguni pie patvēruma un izturēt līdz savākšanai. Mūsu patvērums joprojām stāv, kas vienmēr ir laba ziņa. Man vajag uzņemt daudz enerģijas, puiši, jo es tiešām krītu nost. Ir tikai viena lieta, kas mums vajadzīga. Kad es to paņemšu, cerams, ka saņemšu enerģijas pieplūdumu un atzīmšu. Laižam to lejā. Oho, mēs esam atzimuši, draudziņi! Aiziet! Man šobrīd ir pilns ar enerģiju, puiši. Esmu pilnīgi sajūsmināts, tāpēc mēs uzreiz kāpsim kajakā, sāksim braukt apkārt. Mērķis – atrast ūdeni.
Un, ja mēs varētu iegūt vieglu maltīti, tas būtu lieliski. Tas ir traki. Paskatieties uz šo, tur ir liela pārkare ar ālu, puiši. Jums vajadzētu spēt iziet cauri. Man burtiski jāatliecās atpakaļ, lai mēs neuzsistos pret šo jumtu. Ak, nē, mēs zaudējam kontroli. Te apakšā sanāk īsts Tokijas drifts. Viss šitais, kas pil man virsū, es domāju, ka tas viss ir sikspārņu mēsli. Ak, mans Dievs! Tas ir neticami, cilvēki. Ko? Mēs burtiski tikko iznācām no tās alas šajā trakajā lagūnā. Ak, mans Dievs! Pēc tam, kad biju izpētījis vienu no skaistākajām zilajām lagūnām, meklējot ēdienu un ūdeni, es uzgāju kaut ko tādu, par ko pat nebiju domājis, ka tas pastāv. Ak, mans Dievs! Oho, paskaties uz to! Medūzas, medūzas, medūzas. To ir simtiem cilvēku. Ho! Mums ir milzīgas medūzas. Ak, mans Dievs, cilvēki! Paskaties, kā viņš peld! Viņi ir visapkārt mums! Burtiski jūtās kā aina no meklējot Nemo. Ejam noskaidrot, vai šīs medūzas dzeļ vai nē. Ejam! Tas noteikti ir viens no trakākajiem, ko jebkad esmu redzējis savā dzīvē. Tas bija tik forši. Labi, kāpjam atpakaļ kajakā. Ak, mums tiešām vajag dabūt kaut kādu ūdeni. Ejam! Lai gan pagājušā nakts bija viena no grūtākajām manā dzīvē, es nevarētu piedzīvot šo, ja nebūtu izgājis cauri šīm grūtībām cilvēki. Tātad, ja kāds tur ārā ir izgājis cauri grūtiem laikiem un tam līdzīgi, vienkārši zini, ka šis ceļš ir tā vērts. Un otrā pusē parasti ir kaut kas skaists. Šī ir dzīves būtība, cilvēki. Tieši šeit. Dieva mākslas darbs izstādīts dabā. Atdalīts no visa. Vienkārši sajūti, ko nozīmē būt cilvēkam. Cilvēki. Es jūs mīlu, draugi. Liels paldies, ka atbalstāt mani un ļaujiet man to darīt. Mēs iziesim cauri šai mazajai alai. Es pat nezinu, ko mēs šeit atradīsim, bet mums jāatrod kādi avoti. Man būs jāpieliecās, jo šī daļa ir tiešām zema. Izskatās, ka ja iesim tālāk tieši šeit, iespējams nāk viss saldūdens. Var redzēt, ka tas veido šīs alas sistēmas, kas izplūst ārā. Tieši tur augšā izskatās, ka ir džungļi. Wow, brāli! Es šobrīd jūtos kā īsts Indiana Jones. Ak, mans Dievs. Labi. Te paverās plašāk. Es vienkārši dodos nedaudz tālāk uz augšu, bet pēc šī ūdens es varu pateikt, ka tas ir tiešām dīvains. Gandrīz vietām tas ir ledaini augsts, un tad ir vietas, kur ir silts. Jā, tas būtībā ir saldūdens. Tātad kaut kur šeit ir jābūt vietai, kur tas iztek okeānā. Mēs šobrīd esam pašā džungļu dziļākajā daļā. Ak, gandrīz pakritu. Arī šeit viss ir tik as. Lūk, tur mēs esam.
Otrā pusē tas viss ir saldūdens no avota. To ir izfiltrējuši šie mazie oļi tieši šeit. Mums ir ūdens. Labi, es izbaudīšu to visu šeit, puiši. Ok, saldūdens. Jā, vienīgais puiši mums jābūt uzmanīgiem, jo es nevaru urinēt šajā ūdenī, jo tas ir tas, ko mēs dzeram. Labi, es tiešām jūtos kā mazs bērns pēc tam, ka viņš izdzērs visu mātes pienu. Man ir īsts alus vēders no saldūdens. Mums ir makšķere, un es tagad jūtos pilns enerģijas. Es jūtos tā, ka mēs varam paveikt vairāk nekā jebkad agrāk. Man šķiet, ka tu vienkārši nokriti. Tas bija traki. Nē. Es tikko salauzu mūsu makšķeri, puiši. Nē. Ak, tagad mums ir salauzta makšķere. Mums jāiet mēģināt noķert kaut ko ēdamu. Labi, mēs dodamies ārā no džungļiem. Mēs dodamies uz dziļo zilo okeānu. Ak, Dievs. Jā, man ir viena! Paskaties uz to, vecīt. Puiši, paskatieties uz to. Mums ir kaut kāda mensa. Labi, pacelsim viņu augšā. Oh, jā! Liela, veca, smirdīga mensa. Šiem radījumiem, puiši, ir milzīga galva un vesela kaudze spuru. Es gribu redzēt, vai varu noķert kaut ko vēl lielāku. Un viņš sēž šajā upes sistēmā tieši tur, kur ir viss saldūdens, jo viņš zina, ka visa ēsma plūst ārā. Mēs laidīsim šo puisi vaļā. Es zinu, ka tā varētu būt milzīga kļūda, bet es domāju, ka mēs varam noķert kaut ko lielāku. Ar salauztu makšķeri un laiku, kas strauji iet uz beigām, mums nācās doties atklātā okeānā, lai izmantotu pēdējo iespēju atrast pārtiku. Paskaties uz šo rifu! Tas kļūst skaidrāks. Mums nevajadzētu būt šeit. Pacelsim tu ūdens pudeli. Tā ir atkritumi. Izskatās neticami. Jūs varat redzēt visas šīs piekrastes salas. Un mēs nirsim pie šī skaistā rifa. Paskatieties uz to! Jūs burtiski varat redzēt zivis zem mums. Labi, šī izskatās kā ideāla vieta, kur ieliekt ūdenī. Uzbrukuma plāns – noķert briesmoni. Es gribu ar harpūnu noķert kaut ko tādu, kas būtu cienīgs episkai maltītei vēlāk. Iesim ūdenī! Aiziet! Kad dodos lejā, kustos lēni, cenšoties saplūst ar dabu, ļaujot zivīm kļūt ziņkārīgām un tuvoties man. Rifs bija pilns ar ēsmas zivīm, un es zināju, ka ir tikai laika jautājums, līdz parādīsies plēsēji. Es sēžu šeit apakšā, kustos lēni, rūpīgi vēroju un meklēju jebko, kas varētu tuvoties. Šajā nirienā es nolaidos lejā un atradu sevi skaistā mīksto koraļu vidū, paslaipjoties tajos un ļaujot sev pilnībā saplūst ar apkārtni. Šie te ir fusilieri. Tie ir liela izmēra ēsmas zivis, ar kurām, kā es zinu, barojas plēsēji. Es devos pāri okeāna dibenam un sastapu šo milzīgo gliemežvāku apliekas. Te jūs varat redzēt, kā zivis izmanto rifu, lai tajā paslēptos.
Ūdens slānis bija pilns ar dzīvību. Nebija vēl nekā īpaši, ko parādīt, vismaz pagaidām. Kad dodos lejup, kustos lēni, cenšoties būt nemanāms, jo tālumā redzu lielu koraļu foreli. Kad nolaidos lejā, es nonācu starp šo mantu rāju baru. 3 vai 4 no tiem peldēja straumē un barojās. Bija neticami, cik maz viņi kustējās, paliekot tieši tajā pašā vietā, kamēr es peldēju ar visu spēku pret straumi. Pēc dažām stundām zemūdens niršanas mums joprojām nebija nekādu rezultātu, un laika apstākļi bija kļuvuši vēl sliktāki. Tagad vai nekad. Mēs to izdarījām, puiši. Šī ir neticami skaista papagaļu zivs, un paskatieties uz tām krāsām, tā patiesībā ir rifu zivs. Jūs redzējāt, ka mēs airējām tālāk par šo mangrovju sistēmu, un mums izdevās atrast šo neticamo zivi. Tagad es salstu līdz kaulam. Laika apstākļi ir kļuvuši vēl sliktāki. Tur ārā ir vesela mākoņu kaudze un sāk līt. Ir tikai viena lieta, kas mums jādara. Jāmēģina iekurt uguni. Bet vispirms man jānovelk šīs slapjās drēbes, jo es salstu. Paskaties uz šitā radījuma muti! Šim puisim ir īsts knābis! Ak, viņš burtiski dirš visur. Mēs izņemsim visus iekšējos orgānus ārā. Paskatīsimies, vai kāda zivs atnāks to apēst. Mēs izmantosim to krāslu, kas mums te ir, puiši. Mēs varēsim savākt visus šos mazos atgriezumus. Redzat, ir kaudze zariņu. Un labi, ka kāds mums atstāja šķiltavas. Paskatieties uz šo. Vējas mazgāšanas līdzeklis. Un šķiltavas. Paldies Dievam! Labi, es domāju, ka mums izdevās. Puiši.
Mēs to izdarījām mazulīt. Mums viss notiek. Visi ejiet un rakstiet komentāros, ka viss notiek. Mēs pagaidīsim, kamēr tas nedaudz nodegs, un tad liksim mūsu zivis tieši uz uguns. Mums te ir šī mazā restīte. Es vienkārši likšu to virs mūsu uguns. Labi, mums te ir mūsu zivs. Liekam šo lietu tieši virsū, vai ne, puiši? Aiziet! Liekam to tieši uz grila. Tas lēnām gatavosies virs mūsu uguns. Godīgi sakot, šis šādu brīžu dēļ ir vērts dzīvot. Pasaulē attālākā būda, un pie tās mums deg uguns. Es pēdējās 24 stundās neesmu ēdis siltu maltīti, un es esmu piks sajūsmināts par šo. Paskaties uz to. Mēs noķērām zivi no kajaka, tad jau varam to arī pasniegt uz kajaka airi. Tas ir tik primitīvi, cik vien iespējams. No ārpuses izskatās kā ogle, bet es jums apsolu, ka to atvērsiet, tam vajadzētu būt diezgan labam. Paskatieties uz to, skaisti balti gajas gabali, ēdam tik nost, pamēģināsim. Ak, mans dievs! Tas ir silts, tas ir kraukšķīgs, tas ir sulīgs, tas ir gaļīgs, tas ir neticami. Svaiga zivs, pagatavota uz uguns šeit, pasaules attālākajā būdiņā. Puiši, mēs to izdarījām. Šī gaisma šeit ir mana biļete prom no šejienes. Liels paldies jums visiem! Es esmu izdzīvojis pēdējās 24 stundas vienā no pasaules attālākajām būdiņām, un tagad es tieku prom no šejienes. Tiekamies nākamajā trakajā piedzīvojumā. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt!